Čau visiem! Sen nav bijis neviens video. Daži pamatot iemeslu dēļ krāja naudu. Naudas nekrājās, bet tāpēc arī vispārējais galīgi apstājās. Labi, arī ziem bija, ko tur darīs. Un beidzot jāsataisa ventilators, vismaz vienu, kas ir sūks no istabas uz āru rekuperatoram. Un šis ir krietni klusāks nekā tie parastie, kas ir uz propellerišiem. Šāda tipa viņi ir lēnāki, griežās krietni, ražība ir lielāka un galvenais, ka ir klusiņš. Šito es arī nopirku AliExpressī. Protams, arī motoru, un motors man vajadzēja ar 3 ātrumiem, kas ir ātruma pakāpēm. Un tad bija pārastais, kas man ir ārā stāv, un šitām te CO2 mērītājām ir 3 ātruma pakāpēm, ka viņam ir katra izvada atsevišķi. Nav, ka tur viņš regulēta frekvenču pārveidošana vai kā tam līdzīgi. Un tad bišķi man tur sarežģījās, un tad bija jāpasūta šāda veida motors. Man, protams, viņi ir 2 gabali, pēc tam uztaisīšu vēl otru, tad gribu uztaisīt vienu, saprast, kā sanāks, un tālāk. Un tad tas, protams, kabelis, 4 dzīslu, bet manā gadījumā ir 5 dzīslu, jo nebija 4 dzīslinieki. Normālais, man taču nevajag tur nekādas resnuļus, jo 30 vati, viens motors, tas ir maksimālais. Ja ir 2, tad būs 60 vati, tur nevajag nekādu dižo kabeli. Un, protams, šitā caurulīga. Tas ir no 200–110. 110 man ir iet ārā no kolektora, un šitien, lai var pielikt. Te, protams, viss motors būs iekšā, te iestrādāts. Un līdz ar to, pēc tam šitas līdz ar malu, galīgi tuvu ne, bet kaut kā tur noteikti attālumu pret viņu uz milimetru, vai kā tur jāskatās, cik precīzi sanāks viss tas izdod. Un viņš pūtīs vienkārši šito visu lieko kaut kur, nezinu kur. Tam nav nozīmes. Un jā, tāda lieta. Un vienīgā nelaime ir tāda, ka šitam asi ir 8 mm. Šitam ir 10 mm caurums. Un tad vajadzētu uzvirpot buksīti. Un domāju, ka tas pat jāiet jādara. Lai kaut kas lēni gāzīt iet uz priekšu. Vajag diezgan precīzi, lai nemetās šitā te, visu netais un tā tālāk. Un šito arī piestiprinās. Un tādā garā. Labi, turpinam skatīties. Ejam virpot. Man tas sanāca neliels šai zem mikrofonu un, protams, beigās arī ar ierakstīšanu, kad sāk virpot, tad tur viss bišķi aizgāja auzās. Tagad te iesmērējam, izborēsim ar 6-nieku. Un tad pēc tam ar 8-nieku. Jā, un pēc tam paņem motoriņu, pat iztestēja, kas un kā, un šitien izborēja caurumu, kur iet tas skrūve, lai nofiksētu to ventilāciju pie motora ases. Tā, tagad vajadzētu šito buksīti dabūt iekšā. Pa sišanu nebūtu labi. Bet ir viens variants. Ar skrūvēšanu. Paņemam skrūvi. Un skrūvmašīnu. Un prātīgi. Gatavs. Tagad šito iekšā. Un viss. Te ir iekšā skrūvīt nāk. Ar ko viņu nofiksēt.
Tad viņu bišķi var pielocīt. Un tā sistēma ir gatava. Nu, šeit tiek gatavots plāksne, lai varētu motoru piestiprināt pie caurules. Un viņš man ir no alumīnija. Protams, plus tā ir dzesēšana. Un tagad pieskrūvējam to alumīniju plāksni pie motora. Sanāk dzesēšana, reiz viņš nostatā caurulē pa vidu. Un te mēs uzmaucam virsū. Un pēc tam savilcis savalk. Šādi izskatās no iekšas, nekas sarežģīts. Jā, kā jau teicu, ar savilcēm savalk. Nu, tagad paņēmu ekstrudēto putuplastu, 20, izgriež attiecīgās formas, lai varētu izveidot ventilatoram ārējo čaulu, lai viņam būtu tā plūsma attiecīgā, lai viņš sūktu un pūstu prom. Arī otru izgatavoju, otru malu, un tad pēc tam paņemšu no krāsas bunduļa, izgriezīšu ārā, un viņš tiks iestrādāts tajā krāsas bundulī, lai nebūtu man tur jādomā, kā to āru uztaisīt. Es tā bišķītiņ tā improvizēju, protams, vajadzēja bišķi to krāsas bundulīti uztaisīt tā, lai smukāki tie līvi, nuplēst nost, visu to sūdas, bet, nu, labi, tas būtu sīkums. Nu, tagad te var redzēt, ka ir palicis šiltas. Es viņu tagad nevarēju dabūt nost, viņš ieēdies, tur vajadzēja mazgāt, bet, nu, es gribēju uztaisīt, saprast, ka vai vispār viņš strādās. Un beigās viss strādā. Un te būs testiņš. Nu, tāds necils sanācis, bet strādā labi. Tas tā pagaidu variantā, lai saprastu vispār, kas kur kad un kā. Paldies, ka noskatījāties. Ja jums patika, liekam laiku. Ja neesat abonējuši, abonējam un gaidam nākamos video. Atā!